Atgriežoties otrajā semestrī, atkārtosim ātri daļas, jo tas noder pilnīgi visām klasēm, un tas ir tas, kas skolēniem ik pa laikam sajūg. Gan 5. klasē, gan 7., gan 9., gan arī 11. klasē. Ja mēs saskaitām daļas, tad mēs vienādojam saucējus un uzrakstam uz vienas daļsvītras un gatavs. Ja ir sarežģītāks piemērs, kur nav tik viegli novienādot saucējus, tad sadalām reizinātājos. Ja, piemēram, 14 ir 2 x 7 un 21 ir 3 x 7. Tātad te mums vajadzētu pielikt klāt trīnieku un te klāt divnieku. Tātad pareizi ir met 3, pareizi ir met 2, jo septītnieki jau ir vienādi, jānovienādo tikai 2 un 3. 15 42, 4 42, uz vienas daļas, atbildi rokā. Reizināšanā un dalīšanā mēs aizmirstam par saucēju vienādošanu, vienkārši rakstam skaitītājs reiz skaitītājs, dalīts saucējs reiz saucējs, saīsinam, šī jābe dalās ar 7, šī jābe dalās ar 16, un trīnieki vēl noīsinās, mums paliek vienkārši viena septītdaļa. Vienīgais, kas mainās dalīšanā, ir tas, ka mēs šo te otro daļu apgriežam otrādāk. Ja 15 rakstam augšā un 2 lejā. Un tāpat saīsinam 2 x 3. Un uzdevums ir atrisināts.